Atrodamies aizkrauklē, Lāčplēša 39 siltummezglā. Iepriekš šeit bija siltummezglā vecās apkuras caurules ar veciem siltummaiņiem un apsaises sistēmu. Respektīvi, mēs pagājušā gada rudens pusē nomainījām un uzstādījām jaunu siltummezglu, jaunām caurulēm ar jaunu vadības bloku. 20 līdz 30% vajadzētu būt siltuma enerģijas zudumu ietaupījumam vien. Mums ir prieks par to, ka darbi ir realizēti un labā kvalitātē. Bija problēmas pēc tam ar stāvvadu balansieriem, jo balancieri bija aizauguši un nācās uzlikt parastos ventīļus, lai atgaisotu, bet tas nebija saistīts ar siltummezglu pārbūvi. Mums ar māju bija tikšanās un nākošos darbus mēs atkal krājam naudu jumta seguma atjaunošanai. Vadības procesors, un te var redzēt arī temperatūras. Iepriekš šeit stāvēja 2 paudzes vecs regulators, kurš, ar viņu apkalpošanu bija problēmas. Šis ir mūsdienīgi, var uzspiest izvēles, uzstādīt mērījumus, ārgaisa temperatūras, turpgaitas, atpakaļgaitas, kontūra izpildu mehānismi. Tā kā apkalpošanas ziņā šis ir arī vieglāk un operatoram saprotamāk.